Laikam visbūtiskākais, kas notikās vakardien, tā bija telefona saruna, teiksim, Amerikas prezidenta saruna ar Putinu. Tas bija priekš daudziem ļoti negaidīts gājiens. Mana personiskā attieksme pagaidām ir tāda pietiekoši rezervēta. Laiks parādīs, kā tur tie notikumi attīstīsies tālāk, bet pat tas man tā mazliet atgādināja 1985. gadu Gorbačova laika perestroiku, jo arī tagad tas sākās ar tādu, teiksim, siltāku attieksmi starp abām valstīm, lielvalstīm. Un tur tika atbrīvots tāds Marks Fogels, kas savā laikā 21. gadā bija apcietināts uz 14 gadiem. Skolotājs, jā, it kā par narkotikām, bet īstenībā, kā viņš teica, tās narkotikas viņam bija vajadzīgas priekš veselības. Jā. Un tas tā stipri atgādina to perestroikas, teiksim, variantus, kā tur mainījās. Un kāpēc es par to ieminējos, ka tas bija tas laiks tās diezgan interesants un tāds, teiksim, pozitīvs. Un tagad, teiksim, tas pozitīvais moments kaut kur arī ir.